Katram vīrietim dzīvē ir jāizstāda, katram vīrietim dzīvē ir jāpiedzemdē vai jāizaudzina dēls. Kāds teiciens? Dēls, čūsku jānosit, un trešais ir jāpiedalās pavasara talkā. Jā. Vēlam Selankā noktavā, jo ūdens telpa, te vēl saules, un šo te visu, mēs tagad mēģināsim kaut kā kārtīgi salikt šeit kreisajā stūrītī. Veiksmi mums! Kādus labumus var atrast pie inventūras? Pastāst man. Šī tādu. Vai kas tas būtu? Šī tādu, vai kas tas būtu. Un redzi, es, Žiga un Lūsis. Jā. Kāpēc viņš ir ielaminēts īpaši kaut kā? Tāpēc, ka, lai viņas nenosmērējas, lai viņas būtu labas, lai viņas būtu kā svaigas, svežoks. Jā, es kaut kad pagājušā sezonu veicu mājiņu un aizmirsu. Un esmu bērni. Foršs atradums. Ej, tu nost. Laba sajūta, Madara? Jā. Pats. Mums ir arī šampūns un ziepes varam uzgāties. Ok. Kāds tavs komentārs? Mēs esam labu darbu izdarījuši. Nu, Gribi būt siena. Kamēr es neesmu atvedis normālu pelnu troku. Nu, forši. Dzētu, nezinu, tenī. Viss? Jā, Tu vajadzētu tenī. Pagaidu, kas tā puzliņā vēl? Tikko zaudēju, mēs nezaudējām, es nebiju laukumā ar Gabi, bet es filmēju, fotografēju Gabriels, tu biji uz soliņa, ja, kā oficiāli persona. Soliņa, jā. Pastāst no malas, kā tu izties, kā spēle vispār? Nu, grūti teikt, ne. Pirmkārt jau tie apstākļi laikam arī ļoti iespaidoja, ļoti vējains, bumba paredzēt, kā viņi kritīs, kā viņi lidos ļoti sarežģīti. Bet jā, es nezinu, sezonas sākumā izstāst, ka pietrūks vēl kaut kāda tā pārliecība pašiem par sevi. Nu, grūti tā pateikt, kaut kāds vairākas epizodes, kur pašiem jāiet, jārisina, tad skatās viens uz otru. Negrib uzņemties sev to atbildību, man liekas, tā ir tā galvenā lieta arī, kas šodien pietrūk. Sanāk tā, ka mēs šobrīd esam baletdejotājs ar lielām olām, ja? Nu, vot. Mums vajag kaut kāds, es nezinu, vai nopozicionēt viņus pareizi, vai kā mums jādara. Vai jāizšauj viņus. Vai potenciāli jāizdomā, kā viņus efektīvi izšaut. Maz teambuilding varbūt pasākumu. Nu, vot, kaut kas ir jādomā. Nu, gribētos domāt, ka varbūt tas sākums to pirmo spēli var tur norakstīt 700, cik tur cilvēki tādā ziņā, ka varbūt Mandriks daudz jaunie, kad tā kā tie fani traucē, nu šeit jau tā kā grūtāk pateikt, kas pa lietu, nu uz nākamo spēli tur bez, man liekas, tur nav ne attaisnojuma, neko, ko tu var pielikt. Nu šajā pēdējā spēle, ka mēs varam uz kaut ko norakstīt. Kāpēc uzskatu, ka nav nekāda traģēdija nokritikusi, jo es visu izreikināju uzvaram atlikušās spēles. Ogra ar Albertu 2 zaudē. Viena no tām katram mums, un principā līga mūsu. Nu, tad viss priekšā, jā, visi mūsu rokās vēl joprojām tādā ziņā, jā, es piekrītu. Labāk varbūt tās, ka tagad paņemam to, kas mums bija sezonas beigās. Sezonas otrā visu pusi labāk tās divas paņemam tagad, nu, un tagad tikai... Analītika. Pa 3 punktiem. Jā. Maucam. Tas kartās viss tādā. Tur pie izbraukšanas. Ko mēs šorīt darījām šeit? Šorīt mēs salikām miljonus banerus un tādu svētku sajūtu, jo mēs pēkšņi bijām 7 cilvēki, ja? 8 cilvēki tagad bijām. 9 Eliekās sporta parkā un viss notiek teltis saliktas jau. Kāpēc mēs tik agri to darījām? Tāpēc, ka šeit ir ļoti noslogots laukums, jo viņš nav labs diezgan. Nu jā, un tāpēc mums tikai 1,5 stundu pirms spēles mēs varēsim sākt rosīties. Liels prieks.
kopā šeit būt no rīta tāda svētku sajūta, ne? Jā. Tāpēc, ka kafija, bulciņas, Tējas sīkumiņi, jāsaka tā. Bet kas ir interesanti, ja kāds domā, ka šādi iztiestas arī spēles laikā, tad nē. Pārsteigums. Jā. Viss būs daudz labāk. Lielākā intriga, vai tavs pāteris atvedīs mums Wow, kas par intrigu? ielūcis labums kāds? Protams, kā atvedīs? 3 punktus. Galvenais, lai neaizver. Šeit ir walkie-talkies, 54. Lūdzu, šitās saustīs par 3 eiro gabalā AliExpress. Un funkcionē. Izstāst par šo upgrade. Lieliski. Jā, mēs spēlēsim slapjos aģētos, ja puiku spēles. Būs rācijas vienkārši, lai nebūtu jāskraida. Ļoti labi dzirdu. Jūs taču blakus stāvat, protams, jūs viens otru labi dzirdat. Nu, vienkārši tas ar rācijām ir ērtāk, tāpēc, kad ir viens soliņš, saka mājiņas, tā kā, jo telefons reizēm kabatā, tu nedzirdi, tev jāņem ārā, tev jāzvana un laiks iet, jā. Paldies Motorolai. Motorola. Jā. Motors, kurš rulē. Jep. Kā saka, lieta nesolīja, bet īsti pirms spēles sākuma mēs izpakojām vēl vienu telti, jo pāris pils nopilēja skaņai. Labi, ka Zīters ir stiprs un var nesties pats telti, kamēr es nesu tikai jumtu. Mēs liekam skaņai telti, jo pāris pils nopilēja. Otro puslaiku sākam ar 11 metru sodstienu uz Ilūgas vārdiem, kuru realizē Čevers! 1-1! Rezultāts ir 1-1, un man garīgais kļūst daudz labāks. 11 metru sodstienu realizēja un spēles rezultātu izlīdzināja spēlētājs ar 32. numuru Roberts Čevers! Mans mīļākais moments spēlē ir tad, kad Rihards no Barona Pizzas man zvana vai Andris un saka, pizza ir klāt. Tad atnāku un pagaršoju. No 93. minūte liekas, ka būs 1-1. Teikt, ka pelnīts neizšķirts, jo it kā vairāk bišķi spēli kontrolējam, bet baigā pārsvara nebija. Diemžēl spēle beigusies ar rezultātu, kurš apmierina pilnībā Žigājo vecāko un diez vai Žigājo jaunāko. 1-1. Sūdīgi, teiksim, tā sezonas sākums ir gaidas laikam bija lielākas vai kā, bet no 9 punktiem mums ir 1 pašlaik. Tas ir, domājiet paši. Jāstrādā, nezinu, man no malas tas, ko deksmi pietrūkst, vai it kā visu dara, bet nav tā auguntiņa. Ko darīt? Nezinu. Bet, kā saka, Nedarīt neko, tā kā saka Krolis, iesis nevaru, bet jāsat iekšā. Nākošais vienkārši jāsat iekšā. Jā, bet, kā saka, man ir labi. Es organizēju spēles laukumā. Mēs esam viena komanda, bet laukumā par to. Tur mums uz tiltību sēž Māris un Žiga. Lai viņi domā, lai viņi domā. Helmut? Helmuts Sorry, Kristofer. Kristofer, klausies, ir kaut kāds vingrinājums tev kā futbolistam iesildīšanās vai, kur to ritīgi besī vai nepatīk vai? Jā, man tie lecieni nepatīk. Tie, kā ar divām pāri, bez tā starpleciena, tie ir grūti, bet man tur ar muguru tas saistās ar iepriekšējo traumu. Bet tā vispārējais. Jo labāk iesilt ķermeni, jo pašam pēc tam. Okay. Labāk. Ir kaut kāds vingrinājums, ko tev nekad nav paticis darīt futbolā? Arī tās barjeras, tā staigāšana, labāk lēkāt nekā staigāt pārdiņām. Jā, es neteikšu. Nav.
Labi, tad nav. Jādomā. Ja tad tajā laikā, kad es biju futbolists, man liekas, vēl melnbaltas bildes bija. Nu, tad barjeras daudzi saka, ka nepatīk. Nē, man vieglatlētika vienmēr patīk, jo es visus treniņā pa apli varēju apskriet. Tur man vienmēr treneri slavēja, ka es ļoti cītīgi darbojos. Tas pēc tam arī laukumā varēja paskriet. Kvadrāti var būt. Tagad skatoties. Zini, kas, jā, tiešām šie kvadrāti, kur tev, kad aizsardzībā jāskrien bez bummas, ir. Man vienmēr ar bumbu paticis spēlēt. Kristīna, tavā super īsajā futbolista karjerā bija kāds vingrinājums, ko tev ļoti nepatika darīt? Zini, man nepatika stāvēt vārtos 49. vidusskolā uz asfalta laukumu. Jā, to man nepatika. To pat esmu piedzīvojis. Vai ne? Jā, man nepatīk skriet diagonāls pēc treniņiem. Tas ir tas, kas man nepatīk. Kaut kā tā. Vai vismazāk patīk? Vismazāk? Es teikšu iesildīšanās ar ātrām kājām. Nē, es joku. Maikl, tev ir kaut kāds nemīļākais vingrinājums? Nemīļākais? Jā, vai vismazāk mīļākais. Ko tev nepatīk darīt? Ko man nepatīk, tā, kad sit no 2 metri pa vārtēm. Ulmi, kāds tavs nemīļākais vingrinājums kā futbolistam? Nemīļākais? Nu, tur trēnī, tur barjeras, kvadrāti, kaut kāds, varbūt tur cits kaut kas vēl. Labs jautājums. Da kaut kāda tāda statiskā stāvēšana, kaut kā man patīk kustībā labāk. Linar, kāds tavs nemīļākais vingrinājums treniņa laikā? Atspiesties. Es nemāku zaudēt. Ilmār, kāds tavs nemīļākais vingrinājums? Ko tagad daru? Nē. Vispārībā futbolā? Jā, futbolā. Komandas noslēpums. Labdien šajā saulēnā dienā. Esam Smiltenē, kur 5 spēlēsim pret vietējo Smiltenes komandu. Laiks brīnišķīgs. Auto pilns visur, jo paralēlais sēdz, tur ir folkreis notiek, tas populārs auto pasākums. Un garīgais labs, brīnišķīgs. Maza nianses bija tāda, ka autobusu šofers bija aizmirsis laikam, ka mēs uz Smilteni braucam. Un viņš vēlēja pa šosei garām pagriezienam, tā kā mēs tā, kur tu brauc? Viņš saka, uz Alūksni. Viņš tā, ne. Nu tad metām riņķī. Un iedomājies, visi guļa autobusā, piemēram, un pamostās tādi, esam klāt, un tur Alūksni. Jā. Nu, viss labs, kas labi beidzas. Cilvēki būs daudz, es domāju, šodien spēlē. Tribīnas ir maziņas, nemaldos 250 vietas kaut kādas, un viņas būs pilnas. Es ļoti ceru. Tā jābūt, tā būs. Un šodien spēlēsim baltās formās. Jā, mums ir arī balti krekli. Kāpēc? Mums ir melna un bordo. Bet jābi nosacīt ir tumšas krāsas, un lai nebūtu gadiem, ka tiesneši neļauj spēlēt, jo viņi abi ir tumši. Tāpēc jā, uztaisījām arī baltus. Ļoti smuki. Adītis man ļoti patīk tie krekli. Vienīgi jautājums, kādi tie šorti un krekli būs pēc spēles, vai viņi būs atmazgājumi. Ips! Jā, bet tie ir skaisti. Pasties skaisti. Zaļš. Tepera ezerā. Strūklaka. Tur ir autotrase. Un te ir futbols. Bet jā, cilvēki daudz forši, labi gaisotni, atricijas mazākajiem. Arī meršiči. Cik nāk Smiltenes krekli? O! Bet es nezinu, cik cenu. Magnētiņi, saulītes. Štādi kašas grāmatu, man liekas. 25 eiro bērniem. Bet ir izpirkts vispār ļoti. Tas ir labi. Noskaņojums labs. Kas pa dziesmu?
Rodiņ! Vai, Helmi! Lodza! Vai, golu! Luisniek, vai! Viņi pārliec dumbas reāli. Mēs ar Ziņš ejam uz soliņu. Kā būs, tā būs baigi vajadzētu, jo vēl kopā pagājušo sezonu, tas sanāk, ka mums ir 20 spēlēs, 2 uzvaras, 6 neizšķirt un 12 zaudējumi. Vajag to mainīt. Kungi, jūs redzat, kas notiekās tribīnēs. Šeit nav vispār nekādas diskusijas un nekāda vispār pat domas pieļaujams, ka mēs nevaram necīnīties un neatdot visu, kas šodien mūsu spēkos. Tikai un vienīgi ar 3 punktiem. Cits izējas šeit nav. Dāvids. Jā, 2 zaudējumus esam sakrājuši, 2 nišas ir. Tagad jāsāk uzvarēt, vai ne? Šito sūdu man arī jānodzina beidzot. Jā, tāpēc uzvaram priekš skatītājiem arī bišķi priekš sevis. Jā, un priekš atpakaļ ceļu. Jā, un aktīvi. Sākam agresīvi, spēlējam savu futbolu. Futbols! Vispār! Aiziet! Labi enerģiju, maucam! Čevers ielika! Nu, mēs priecājamies tā, ka Čempionu līgu būtu vinnējuši, bet pagaidām mums bija 1 vārta no spēles reāli tikai gūta. Skaisti. Korzāns pamāni jādēļ Čevim, Čevis ielika 9. Skaisti. 1-0. Kurš Korzāns? Kristo! 2-0, skaisti! Smiltene meklē konkursā pieaugušos, tā kā saka, ja tu esi garāks par vienu no PPK simboliem Jurīša Gājevu, tu vari piedalīties. Ok, spēle laba, forša, patīkama enerģija. Beidzot. Vajag noturēt un iesist vēl vajag. Gana daudz balvas izceltas šoreiz. Jūs tu brāļi? Iespēja. Jā, tās puses bija līdzīgi. Viena auguma kepona, tās puses brīlis virs un bārdas. Nu, iesim, palūkosimies, kas notiek mūsu garderobē, kas ir pērkots. Madara, kāds noskaņojums ģērbtuvēs? Ģērbtuvēs pēc pirmā puslaika ir tāds noskaņojums, kā principā mēs vai būtu neizšķirts vai zaudēti pat, jo neviens nesmaida, neviens nepriecājas, tikai saka, davai veči, davai vēl, kad jāiet, jācīnās, tur tu kļūdies, tur tas, to mēs varam vēl labāk. Tur nav prieka. Tas ir labi diknums sportiskais. Jā. Vai tu vēlējies iegūt bezmaksas kuponiņu? Es gribu popkornu un soliņu graustu, ja drīkst. Tad tie būs 2 kuponi. Bet tad jautājums par jums pašiem. Par jūsu vēsturi. Okay. Kad PPK spēlē vēl 2. līgā spēle pret Karostu, stāv jūsu vēsturē kā apmeklētākā 2. līgas spēle. Cik skatītāji? Pret Karostu, ja mēs spēlējām mājās savās, tad es teiktu 450 kaut kādi. Tā. Es nezinu. Tas par saldus spēli. Tas par saldus spēli. Tad 700. Cik? Es tam nebiju. Es saku 700 uz Māra Landmans gados. Tā, līguma.pk.com 870 skatītāji. Jā, tu pajautāji par PPK, bet tā bija Līvona spēle. Labi, tad 1 kuponiņu tu nopelnīji. Paldies tev, Lemens. Yes! Es te izvinēju spēles laikā kafiju, cukuru, popkornu, es pēc dzērienu. Es tieši gribu dzert. Aizēj samaini. Kur ir jāmaina? Tur ir būdiņa. Ej. Redzi, Aivars grib dzērt, viņš atņem man kuponu, ir padzerties. Forši, Man nekā pašam, es visu atdodu Aivaram. Labi.
2-0 ir labi, bet vajag. Tas nav nekas, tas ir tikai 2-0. Vajag vēl. Lai priecīgs prāts, mierīgs un bez stresa to visu var novest līdz galam. Un kā uz soļu teica Gabis, 200 bērnu slimnīcai. Tas ir labi. Beidzot, Korzāns! 3-0, tās ir beigas, vamos! Beidzot, Korza! Jā, labi, ejam no apvarām. Davai, malači, super teklis. Turpinam. Gabi, tu esi traumēs, nāc malā, tu nevis galpā, ne. Jā! Skaisti! Vādīms Sniegovs! Artilērijas! Bravo! Skaisti! Vādīms Sniegovs pieliek punktu 4-0, to spēle beidzās. Esmu ļoti laimīgs. Ja šīs sajūtas nebija izjūtas tik sen. Tik sen nebija izjūtas šīs patīkamās futbola sajūtas. Es ceru, ka pārliecība būs atgriezusies un viss turpmāk ies tikai uz augšu. Es ceru. Kurš uzvarēs spēli? Skaisti!